un tur ir paredzēta jaunu sanatoriju būvniecība, saprotiet? Un aiz šī te laukuma ir šie dūņu lauki, kuri tagad visus šos Latvijas laikus nav apsaimniekoti. Viņiem laida virsū ūdeni, no šitā ņēma un laida ser. Tagad tur nekas, tagad tikai atbrauca, pagrāba kaut ko, tur, saprot, tur viņš viss jau, tur jau jāatjaunoja no nulles, ja? Viņš it kā tur ir, bet viņa nav. Jūs saprotiet, tās vairs nav tās dūņas, ja? Saprotiet, tātad no ekonomikas ministrijas un no šīs te investīciju attīstības mums ir jādabon investors, kas šķinī te ceļ. Tas vienliekas, normālā saimniecienošā pilsētā saņemt pašvaldības uzņēmumus, kurš būtu vismaz to, ko var paši. Uroloģijas funkcijas ir vēl daudz citas iespējas. Teiksim, dūņas apsaimniekot vēl kaut kā, tas dūņu lauks arī privāts. Noprivatizēja deputātei tajā laikā, kura domē sēdēja un paņēma zem sevis un visus surgumus atļāva. Vot tā. Priekšlikums izpērkam. Aicinām jūrmals cilvēks samesties un izpirkt to. Vienreiz izpirkām jau. Tagad otro reizi. Jo šitas te Omināsis jau gribēja šī sanatorijā, viņš nevienu dienu nav runājis par kurortu. Jūs saprotiet, ne sekundi. Omināsis gribēja iztaisīt šī te sanatorijā viesnīcu, un Karpinskis jau bija atbraucis un izbrāķēja. Es pats tai reizē, kā viens no особо приближенный к императорской превосходительству, tiku ielaists, un es arī redzēju šo istabiņu. Saprotiet, viņa tumša kā morgā. Un es varu iedomāties, kā tas Karpenskis, saprotiet, tur lādējās un aizskrēja prom. Tur bija tikai viesnīca un āmen. Saprotiet, nekas pa veselībām, ne gramu. Un viņa tika Latvijas laikā būvēta kā valsts viesnīca. Viss notika poliklinikā, kura 2 reizes nodega. Tur viņi gulēja, jūs saprotiet? Lai ministrs kungs tad jautājumu uzrakstīju. Es neesmu runājis, bet jautājums īstenībā ir tāds. Kā jūs kā reforma partijas ministrs, kā jūs skaidrot reforma partijas zemos reitingus? Mūsu jautājums, vai jūs beidzot iestājies pats reforma partijā, tik jūs man neticat? Ziniet, savulaik Karlsons uzdeva jautājumu komisijām, ļoti slabi jautājumu. Es uzdevu Toniem priekšuzdevumu. Jā vai nē? Jūs tik uzbūvējat falšu dilēmu. Vai esat iestājies partijā, vai tomēr viņiem neticat? Iestājies es neesmu plānojis, un arī tad, kad es nācu strādāt, tad ministrs teica, ka nav nodomu stāties, tas tika akceptēts, un šitā mūžīgā gaujāšana par to es neesmu iestājies, un kurīgi skot ir aptūs. Vienkārši ne, tā jūs nostāja. Tā ir man nostājas. Nācis kā cilvēks, kas to darbu grib darīt īri profesionāli un nevēlos ilgtermiņā būt politikātājs. Man nostāja šai ziņā ir absolūti konsekventi. No sākuma nav mainīgs. Bet netika tā, tas neizskat. Jautājums, pirmā daļa jautājumu, kāpēc kā jūs domājat, kāpēc reforma partija ir zemie reitingi? Tie zemie reitingi, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi šo jautājumu atbildēju savulāk. Jūs esat biedrs? Nē. Ko jūs man tirdat, ka es neesmu biedrs? Pats neesmu. Tu gribi iestāt? Interesanti. Bet tā jūs izvēle vienkārši. Es katrs cilvēks savas izvēles izdara, tas ir jāciena. Katrā ziņā paskatāt, bija reforma partijas mājaslapā ir Vjačeslava Dombrovska uzruna 3. martā partijas kongresā. Tur ir ļoti skaidra atbilde, viņa versija iedod, kur es arī piekrītu par tiem reitingiem. Un tie vēsturiskie pamatiemesli ir vairāk. Sāksim jau par lielu ūdeni. Protams, ka rīkojums numur 2 savā ziņā bija ne jau balsojums par balsojumu, bet pret to. Tas bija protesta balsojums, tas bija cilvēku referendumā un izpaužu savu vilšanos par visu iepriekšējo. Protams, ka tas uzrādījums bija liels un reforma partijas
neatspoguļo to, cik liela sabiedrība daļa īstenībā balsot par izlasīšanas programmu. Jo programma ir diezgan ekonomiski liberāla, centriska visās pārējās izpausmēs. Tas elektorāts īstenībā Latvijā nav tik liela stādība programmai. Ja? Līdz ar ko sajūsmu tas tika izdarīts, un nebija jau īstenībā pamata cerēt, ka tur pie pār 20% varētu arī ilgstoši saglabāties. Tā kā tādā ziņā tas atslābums nav nekas negatīvs pēc tādiem straujiem novērsiem. Tā kā tas tā kā it kā būtu gaidāms. Tas, cik ārkārtīgi nokritās, tas bija pārsteigums, bet tas, es domāju, pamatā ir saistīts ar divām lietām. Viens ir to neveiksmīgo saskaņas centriniešanu valdībā, ja, kas ir tiešām bija politiska pārreikināšanās. Ja. Un otrs, kas bija ar visu olšteiniešu nodevību. Tas arī bija milzīgs trieciens, teiksim, partijas reputācija tajā brīdī valdības veidošanas laikā. Ja, turpmākā darbība, acīm redzot, esam pārliecinājušies par to, ka nepietiek kaut ko jēdzīgi darīt, ir jāprot pastāstīt, un laikam mēs mazāk stāstam nekā daram. Tas droši vien nepalīdz, teiksim, pārliecināt. Otrs ir resursu partijai ir salīdzinoši maz. Viņai ne tikai zemes reitings, bet viņai ir ārkārtīgi švaki ziedumi. Jo, acīm redzot, mēs strādā pie mums sākā agrāk, citur noziedumi kaut kas notiek, pie mums ir tā kā drusku cits spēles noteikti.